Vēlēšana apvienība, 4. atmoda, aicina visus Latvijas progresīvos spēkus, pilsoņus, nepilsoņus, biedrības, apvienības, apvienoties atmodas karogiem. Līst lieti, vēji būš un vakars vēls. Viņš vienās skrandās telkts un basām kājām. Bet vai jūs neredzat, ka viņa tēls ir lepni nesarausts? Ap viņa vājām un kuslām miesām skrandējums purpurkvēls. Nē, nenāk viņš, lai jūgā plecus liektu. Viņš nāk kā tiesātājs, lai jūs iz tempļā triektu. Valfrids Puķe, 4. atmoda. Pensijas, veselības aprūpe, izglītība un kārtības nodrošināšana ir apmaksājuma pirmā un neapstrīdamā kārta. Visi pārējie izdevumi, kā dienvidu tilti, bibliotekas, pārvaldnieki, ir pēc tam. Un nav populāru vai nepopulāru lēmumu, ir liederīgi un neliederīgi lēmumi. Un problēma nav budžetā. Problēma ir Kakla kungu daudzumā, kas šo budžetu izēd tukšu. Nevajag melot, ka strukturālās pārmaiņas un budžeta konsolidācija nozīmē pensiju, izglītības un veselības aprūpes cirpšanu. Tas nozīmē valsts aparāta, kontroles aparāta cirpšanu līdz elementāram rentabilitātes līmenim. Pa priekšu pulkiem kaujās, brīvs pats un brīvs dari arī mūs. Līdz ar tevi saules mūžu Latviju tautai dzīvot būs. Jums meloja, melo un melos un muļķos. Ar tādām muļķībām kā oligarki, krievi nāk, ārzemju kapitāls izpērkos. Lai mūsu paši bāleliņi varētu tālāk apzakt mūs, jūs un mūsu bērnus un mazbērnus. Piesaistīs mums visiem mīļus, populārus tīkumus māksliniekus un teiks jums tos vārdus, ko jūs gribat dzirdēt. Jums atkal melos. Tiks veidoti apšaubāmas kvalitātes šovi ar vudu elementiem. Un es nebrīnos, kad aicina tautu dziedāt un vienoties dziesmā. Mēs saprotam, tie atkal ir meli un klusējam. Klusējot, protestējam. Braucot prom, protestējam. Protestēsim un cīnīsimies ar rīcību un nepametīsim Latviju. Tā ir mūsu zeme un mums būs šeit dzīvot. Edvīns Puķe, 4. atmoda.